iepriekšējā sērijā mēs kaut kā pamanījāmies nonākt šādā situācijā. Oi! Pārkarsēji! Simulatorā šitāda nenotiek. Mēs kā gājam, tā ir roceni. Tad what the f*** notiek? Tad nu šajā sērijā kompots nonāk zem skalpeļa. Karoči, mēs norāvām 2 skrūves. Un skatīsimies, Iepisiens. kas viņam īsti kaiš. Es jūtu, es esmu reāli šo vainīgu. Ja šī ir tava pirmā reize ar mums, sveiks! Mēs esam Racing Team Riga, latviešu sima drifta komanda. RT Riga driver himself, Eccleston's Manus, coming around into the second clip now across the bank, looking very nice so far. Lots of pace, lots of smoke coming out the back. Mēs dokumentējam savu ceļu no simulātora līdz īstam driftam. Tāpēc paņem ko graužam, iekārtojies ērtāk un braucam piedzīvojumā. Mēs šeit mēram kompresiju. Kāpēc mēs mēram? Priecājamies, ka mums ir kompresija visos cilindros. Nu, tas tāds ļoti optimistisks gājiens no tavas puses, ņemot vērā to, ka mums ir šī dzēsēšanas sistēmā unlimited gaisa. Jā, mums ir bezlimita gaisa sistēmā. Nu, izskatās, ka izpūtām pārkarsējām motoru trasē. Diezgan ātri. 40 minūtes slodzīts, arī 40 minūtes slodzīts. Motoru pārkarsē tev pietiek arī ar 10 minūtēm. Kā mēs to izdarījām? Labs jautājums. Varētu būt, ka vienkārši raģiks pa maz bija. Sūdīgi desai. Tajā momentā mums likās, ka pie vainas ir mūsu mazais radiators. Oi! Pārkarsēji! Spiediens, burbuļi, tvaiki. Viss norāda uz to. Tāpēc liekam jaunu radiatoru un izplašanās trauku. Bet patiesībā īstais iemesls bija cits. Kaut kādā brīdī nolēmām noņemt termostatu. Likās, būs labāk. Nebija. Es tu nemēri kompresiju. Ew, poki bumba. Tev jāsalogā. Jā, kas varētu būt mans super uzbrukums? Tāpēc Jā, kaut kāds skaļu un dīls. Pēc skaņas jau dzir, ka mēs sūdu nav. Mēs sūdu nav, cik ir. 11-3. Nemūld. Jā. Nu es pats neiepūtu tur vēdgājus. Jā, tu izsver kompresiju. Jā, var uzsist. Mēs bijām gandrīz pārliecināti, ka kādā cilindrā nebūs kompresijas. Godīgi, es biju šokā, ka kompresija ir visos. No zāles palīdzības jēga maza, tāpēc izmantojam mūsu papildu iespēju zvans draugam. Jā, es tevi sapratu. Ok, labi, все, Denis, paldies tev liels. Čau. Jā, varbūt tā, ka nevis izpūš gaisa galvas blīvi, bet viņi karoči pārkarst, tur parādās mikroplaisa, gāzes jau sāk skriet iekšā, bet kompresija ir, nu tā kā tas to neietekmē. Un viņš arī saka, ka ja aiziet balts dūms, tad tas nozīmē, ka jau gabals ir cauri un tad jau ir čau. Nu, jā. Bet tā kā jā, tas, ka ir kompresija, tas nav rādītājs. Tas nav rādītājs. Propa veids, kā to pārbaudīt, būtu ir kaut kāda ķīmija, kuru pūš iekšā cilindros, par spiedienu. Un tad tā ķīmija reaģē ar ogleskābo gāzi gaisā, un tad tev par šām caurulēm potenciāli sāk nākt ārā gāzi, kas krāsojās uzreiz. Kā viņi iznāk, tā viņi iekrāsojās. Tā kā mums tādas ķīmijas nav. Tā kā mums tādas ķīmijas nav, tad principā... Kā raujam nos galvu. Kas jādara, tas jādara. Ilūzija vairs nav. Bez galvas noņemšanas te neiztiksim. Tāpēc noņemam nost motora galvu un vedam viņu uz slīpēšanu. Viņai viss bija čiki puki vai? Noslīpēja. Noslīpēja tas, priekš. Traģiski daudz. Tā kā savārkušai galvai. Galva ir atpakaļ no slīpēšanas, un tagad sāks pats atbildīgākais posms – likšana atpakaļ. Jā, uztais tāds jumpats, viņš tur iekšā ir. Tas nav ne ātri, ne vienkārši, un kļūdām šeit vietas nav. Tā, 100 ņūtonu. Bet tieši šajā brīdī es saslimstu un palieku mājās. Tie 90. Daudz tie ir 180.
Nevajag nīst, Pagai. Nu jā, viņam viņš saka, ka tie 90 un 90, jo nevis ķipa Ņūtona to nosaka, bet tieši tas sastiepums skrūvei. Valdes Vajag vēl, sēdi, lai viņi pastieptu vairāk. lai visi esam pimpi. Valdes sēdi. Zvan Edgaram. O, slimais, čau. Karoči, mēs norāvām 2 skrūvas galvai. Netīvs. Tu netīvs. Nu nē, mēs tagad zvanām pirms mēs norojam. Un tagad mēs prātojam. Vilkt līdz 100 grādiem, vai 100 ņūtoniem līdz notakšķi. Vai arī notakšķi torksts, ka viņš ir ņūtonos lielajos, vai arī notakšķi, tāpēc, ka skrūvu nolaust. Nu labi, ja jūs noraujat, ja jūs aplaužat skrūvu, cik liels iepisiens tas ir? Var izraut vītni arī blokā. Nav opcija jaunas skrūves, jo lācis jau uzreiz teikt, ka nevajag pisties un jāņem jaunas skrūves. Mums nav jaunas skrūvi. Nu nē, nav jēga riskēt. Mīmēr. Labi, cik tās skrūves jaunās maksā, ne jau miljoni. Nu, pusi. 2. Labi, pagada, vai mēs ātri apskatīsimies interkārā, cik maksā, un tad mēs tev atzvanīsim. Davai, jā, sarunās, davai. Gamblings. Negaus, 20 eiro. Vecārs vai arī 150? Par komplektu. Vienu vai pa komplektu? Komplekts. Nelringi. 15 eiro reāli būtu interkārā. Izģēts. Es jūtu, es esmu reāli par šo vainīgs, tāpēc, ka es nepastījos vienkārši, cik viņš maksā. Tad zvani vēlreiz Edgaram, saki, mēs ņemam jaunu skrūvus, un ar Edgaru jāvārdu es rītdien salieku. Ja tās skrūvus var dabūt rīt. Noteikti. Mēs pieņēmām lēmumu. Mēs pērkam jaunas skrūvus. Cik ir? 20 eiro. Kāpēc viņš jau Nē, netika paņemt? Es esmu vainīgs. Es vienkārši nepastījos. Es domāju, viņas automātiski maksās kaut 60-70 eiro. Tagad nākamā papildus sēde. Es domāju, nakuj, ķipa. Es piesakos un saku ar jūsu vārdu, zinu, ka es rītdien varu līdz galam salikt šito, ja tās skrūvas atnāk man. Es pār. Rītdien man nav nekāda treniņa, rītdien ir ceturtdiena. Mana piedalīšanās tur tāpat neko nemainīt, jebkurā gadījumā. Ivariņš, kā runāts, mums to galvu uzliek, bet tad notiek tas, kas satricināja mūs visus. Ivariņš dodas uz ralliju un avarē. Viņš nonāca slimnīcā ar nopietniem ievainojumiem. Visa komanda bija šokā un visam uzreiz tika uzlikts stop. Pēc nopietnas operācijas un laika intensīvajā palātā viņa stāvoklis kļūst stabils. Un tad Ivariņš saka, jā, turpina, tā mēs arī darām. Paņemam kompatu un vedam viņu pie mūsu atbalstītājiem, Rentapam. Liels paldies par viesmīlību un atbalstu. Nu ko, šodien atkal jāpastrādā. Mēs esam Rentapams telpās, lai pabeigtu mūsu kompatu. Tātad kompatam ir salikta apakaļ galva. Ivariņš ir salicis sadalas vārsts. Mums šodien ir atlicis pievienot vanusiem eļas kanālus, pieskrūvēt izplūdes kolektoru, pieskrūvēt ieplūdes kolektoru, ielikt radiatoru, kuru mēs jau mehāniski iestiprinājām, savilkt caurulītes uz izplešanās trauku, savienot elektrību un mēģināt viņu šodien piedarbināt, atgaisot un izbraukt. Man tā pēdējā daļa labāk patika. Darba saraksts bija garš, bet kā tā. Vakars bija smags un paldies mūsu čomam Daņilam, kas pievienojās un palīdzēja gan ar darbiem, gan ar padomiem. Viss salikts, viss gatavs un sakiet, ko gribat, bet es saku, laiks braukt uz trasi. Kā ir? Augsts. Ir čilīvi. Silts sirsniņā. Sirsniņā silts. Tad ir agrs svētdienas rīts, mūsu ceļus sāc sniegs. Var teikt, ka jau svētdienām patīk jau pagulēt, bet ja ir trases diena, tad var arī pēc 5 stundām pamosties. Uzspiežam mūsu back to pits pogu un esam slapjajā Raganā. Tagad ir mana kārta doties trasē. Lielāko daļu trases sēdz baisais ledus un kompaktam vēl virsū vecās līsās vasaras riepas. Ātrums, protams, lēns. Bet hei, es varu pavizināties un tas jau ir daudz.
Tāda kā jau vērtē Rīga, viņi atbrauc novembra beigās uz trasi, viņi ir sniegs mums ir pārsteigts nesagatavots, un mēs esam ar pilnīgām nodrāstām vasarinēm. Tas ir šis riepu komplekts. Ir pirmais riepu komplekts, ko mēs uzlikām uz tās misenes, un mēs viņu vēl projām neesam nospolējuši. Bet paldies Robim, viņš mums iedeva kaut ko bišķi nopietnāk uzvilkt. Uzvilks labāks tupelīts. Un tad gaļ jau, ka mums sanāks arī kāds bišķi fiksāks aplīts, jo pagaidām ir tāda aizlidošana, kad kur likties. Liels paldies Robim par ziemas tupelēm. Viss, kas tagad atliek, ir sagaidīt čomus un doties trasē. Tūlīt gasēs, tūlīt būs sūdi vagā. Voltapi. Kroči, mēs esam DCGP kvalifikācijā. Kvalifikācijas izkrišanas robeža mēs visi zinām, ka ir 92,25 kā minimums. Tagad mēs tēmējam 95 braucienu. Bet nu tādu piesardzīgo 95. Šā būs. Gazu! Nofliks. Kā domā, cik punktus dabūja? Šoreiz sanāca tā, ka pie braukšanas tikām mēs visi. Katrs pa savam, katrs savu tempu, bet emocijas visiem vienādas. Kāds sajūtas? Tā izlidošana, bet skaisti. Tā, kas grib, lai izvizina? Ziemas trase ledus gandrīz visur. Skaidrs, ka ātrums nav nekāds kosmos. Bet tas pat nav galvenais. Galvenais ir tas, ka mēs vienkārši izbaudījām braukšanu. Slidinājāmies, smējāmies un ķērām to īsto ziemas sajūtu. Bez steigas, bez spiediena, vienkārši čomi, mašīnas un ziema. Un tieši šādi momenti atgādina, kāpēc vispār to visu darām. Ar šo sēriju kompots gandrīz ir noķēris tagad. Vēl solis un būsim tur. Ja esi noskatījies līdz galam, uzspied laiku un piesako. Tiekamies nākamajos piedzīvojumos. Izlaida, kad 83. 84. viņi palaida. Kaut kādus līdz 88. 9. gadam viņas būvēja. Un pēc tam, man liekas, ka viņas nomainīja. Viņi reāli nav palikuši. Un viņas arī nav palikuši tādas dzīves. Jo Nissanam problēma rūs.